Labdien, labdien! Šodien pastāstīšu par to, kā rodās adījumi. Vai tu zini, kā rodās adījumi? Ja nezini, tad paklausies un paskaties. Process sākās ar aitām, kuras tiek audzētas vilnas ieguvēji. Pavasarī vai vasarā, kad laika apstākļi ir siltāki, aitām tiek veikta vilnas cirpšana. Šo darbu parasti veids pieredzējuši cirpēji, izmantojot speciālus cirpšanas instrumentus. Cirpšanai ir nekaitīga aitām, un tāpat palīdz nodrošināt dzīvniekiem komfortablu karstā laikā. Vilnas tīrīšana un mazgāšana. Tikko iegūtā vilna ir piesārņota ar augsni, putekļiem un eļļām. Vilna tiek rūpīgi izmazgāta ar siltu ūdeni un dabīgiem mazgāšanas līdzekļiem, lai saglabātu tās dabiskās īpašības un maigumu. Vilnas ķemmēšana un vērpšana dzijā. Pēc mazgāšanas vilna tiek ķemmēta, lai noņemtu mezglus un sakārtotu šķiedrās. Pēc tam sākas vērpšanas process, kurā vilnas šķiedras tiek savītas kopā, lai iegūtu dziju. Vērpšana var notikt ar rokām vai izmantojot mehāniskās ierīces, piemēram, ratiņu, atkarībā no apjoma. Dzijas krāsošana. Ja vēlas iegūt krāsainu dziju, tā tiek krāsota, izmantojot dabīgus un sintētiskas krāsvielas. Krāsošana tiek veikta rūpīgi, lai saglabātu dzijas struktūru un kvalitāti. Adīšana. No gatavās dzijas tiek adīti dažādi izstrādājumi, piemēram, šaules, cimdi, cepures un zeķes. Rokdarbu meistari izmanto adāmadatas vai adāmmašīnas, lai veidotu dažādus rakstus un dizainus. Katras vilnas izstrādājums ir īpašs, tas ir dabīgs, silts un ilgspējīgs, ar cieņu pret dabu un roku darbu. Šie produkti ir ne tikai silda, bet arī stāsta par tradicionālu amatu prasmēm un dabas harmoniju. Šie apģērbi ir radīti ar mīlestību. Izturēsimies pret tiem arī ar mīlestību. Tagad noskaidrosim, cik daudz dažādi līdzekļi un cik dažādi darbi tiek darīti, lai iegūtu dziju un varētu darināt adījumus. Atkārtosim kopā, kā sauc šīs lietas, ko iegūst un ko izmanto procesā. Aiziet! Dzirkles, vilna, baļļa, mazgāšanas līdzekļi un tālāk žāvētājs, ķemme, ratiņš, spole, dzija, krāsas, turētājs, adāmadatas, adīklis, tamboradata, stelles, adījumi. Lūk, tik daudz dažādas lietas un tik daudz dažādi darbi tiek izmantoti, lai no aitiņas iegūtu adījumus. Turpinām darboties!